No, pat tādu ceļu mauc. Vidzemes dubļi. Rakāsimies. Es atbraucu pie Saudzgrīvas čomiem atkal. Redz kā, nu ir laime pilnībā nav nostriguši. Nu, būs kaut kas iedzīgs, tad pateikšu. Te upes krasts. Nu, ceļš tāds, ja lietas uzlīs, būs vāks. Bet, nu, mums ir vadītājs, meistars Tiķi uztaisījis. Ko? Šodien 4. Te mājvieta atnākuši esam. Grupas krastu vēl pēc tam pastaigās. Tas sākums. Redz, ka mājvieta. Tas vecais ceļš, kas gāja projām. Grupas malta. Te varēja uz zirgu jāt forši pa šito ceļu. Darbs ir. Te citā laikā nav ko darīt. Ka zāle pieblietēt, tad tikai šitās eglis paaugsies, nekas nebūs. Te ir mājvieta. Un tā var iet, lai jāskaties uz tiem, tur kaut kas vajag, kaut kas ir parādās, kaut kādi pamati. Nu, labi. Jā. Nu, tās sākums. Nu, orīte. Varat minēt, kurš no kolektīva viņu atrada. Smuka, tikai kāds gads ir Frederiks. Tad būs 1722. līdz 42. Nu, vieta vec, bez jautājumiem. Nav, kāda te ēka bijusi. Jaudas viss. Nu, šeit rakuši tās pedrītes. Tīri svaigs šogad rakts. Bet, nu, nevar tādās vietās viss izrakt. Jāiet, kur lielāku zāli pameklēt. Tur tā varbūtība teorētiski lielāka, lai gan tam drupām otrā pusē tāds smuks klājamiņš varbūt, ka tur aizies. Ies vieglāko ceļu un tad jau redzēs. Smuk gaisa, priežu meša. Sargs mūs sargā. No viena pie otra skraida. Tas apsargs mums. Rīt kāja pacels. Nē, neceļvē. No, 1 kopēka, nē, 2. 1000. Nu, nevar. 1906. laikam. Nu, tad otru apstīsimies. Šitas kaut kas ir bijis priekšā. Nu, kāds zina pateikt, šitā puses saktē tā nav. Kaut kas ir vēries virsū, tika vāciņš. Pīpei būtu cieta. Parādīšu kādu vietu. Te tā māja. Tur tā pļautāda. Nu, pirmais vidzemes ripūs visdrīzāk. Signāls knaps bija parak, viņš labs palika, jo šiem sāni stāvēja. Nu, kas ir? Lielmeistars Tiķis iemaucis lāps. 2 kopēka. Nu, kāds gads? 1895. Viņš rāda, nerāda, kaut ko rāda. Ar acis neredz. Atspīd saule tajā ekrānā. Nav pirmo, kāpēc viņa atrada. Nav varbūt šit sveši. Vēl viena monēta būs iedēta. Laik smuka spožā. Apstījos 56. Te. Vienkopēka. Tā kā tikko būtu tur nokritusi. 1949. gada. Riktīgi spori. Signāls vājš.
Otrā pusē ceļš. Upē. Kaut ko briesmīgi ņemās. Šitā vecos laikos kuģojama upe bija. Netīkās tur lejā brist. Pa krastu diezgan struntīgi. Nu, tur es redzu, ka paiet, tur paiešu. Kā lēdznāks viņš. Varbūt, ka kaut kur, lai tiktu pāri, tur ir gājuši. Nezinu. Laiks rādīs. Nav uz kaut kā 30 centimetri. Priekšmets krāsēnais knapi dzirdams bija. Kas tāds ir, nekas laikam īpaši. Vecs viņš ir. Tik vien kā vecs. Kaut kāds vecs štrūns. Nu jā. Tāds ir. Ļoti vērtīgs, tikai nav ko likt viņu. Saudzgrīvā, šits obligāti iesaka, brēdliņas apceptas tomātu mērcē ar čilī, ļoti labs. Un tie, kas tādu ēd, tad viņi atrod konzervbuņķos reņģē vēdera bija. Šī tāds te gredzens. Padomu laikos divas tās bumbiņas, pacelūjičiks saucās. Šita viens ir briljants. Kaut kā šitā jāfilmē. Tas ir briljants un tas ir citronīca. Jā, briljants tas sievietei, citronīca tas dzīves biedrs. Nav moldā. Fantāzijas lidojums augsts. Jā, fantāzijas lidojums augsts. Nu, es nezinu, man liekas, ka viņš kaut kādā 18. gadsimta ir to oru vienu vecumu šī tas pacelūjiks. Un te ir kaut kāda veca monēta, 60% viņai. To liks iekšā YouTube, ja to? Jā. Es nodos sveiciens. Jā, nodot sveiciens, jā, visiem, jā, redz, jā. Salgas cepam paši labākie. Vienāt? Jā. Jā, ēdēt salgas tos arī sauc grīvā. Jā, sauc grīvā, nopirkt veikalā, top. Garšīgi. Tā ir šitās brētliņas un tad... Tu baigi labāk kompozīcija. Cepums ar zivimies, tas ir izvērtības tās jau ir. Jā, tas ir tāds augsts stils. Sēdi. Izstāsim. Nāks rusi Tu des man nesa. Viņš des man. Mums tā negribas. Es to arī izstās sudrabā. Mēs jau tur arī iegāja. Divas cerens. Šitā 3 kapeiku pēc izmēra. Kas te? Šitā ir vecāk, tas ir ar koļciku. 1850. Nāk lieli tādi krāsēni ārā, saproties? Ne jau par to. Šī tāds krāsēni, tas ir kaut kāds. Tas ir vadiem, jā? Tas ir vadiem, jā. Bet tas arī, šits ir no Petrovijas lampas. Rakstīts Brenners. Es zinu, ka tā tik... Kaut kas ir bijis kaut kādā, bet tas ir nav krāsēni. Šits pēc solīdi izstās. Kaut kāds bibetāls. Agrim viss bagātāk. Ne, Natāli iet tur kaudz riktīgi liela bija. Čehu mašīnā iziet visas ceļas. Cilvēks te neredz, jā, te tikai koki. Forši braucam uz vēl vienu vietu. Vajag mēs aizsūtījām, jā. Cilvēku ar kājām, jā. Pasteigāties tālāk. Teica, ka ceļš ir tāds, ka var ar mašīnu braukt, no tad pārējie jau, protams, pieteicās ar mašīnu. Apstīsimies, kā tur iet. Un tās cerenītes divas, tur 3 kapeikas iet, tad kaut kāda 1 kapeika gan jau palikusi jau uz pārējo kolektīvu. Tā ir tāds jau. Nav, protams, mērsta nebrauca. Labs. Vai tas kameru vai zobs neizsita. No. Šitie ir dzīvojuši cilvēki, tur, kur tie koki. Aiz muguras viena ēka. Šits lauks apstrādāts. Nu, kādreiz bija tādā riktīgā caurumā. No šitajā kalnā esot šitie dukāti tie.
Nu, to te tu var tikai pavasarī. Man liekas, ka vasarā atmauc, tad ir vāks. Nu, signāls dziļš izstās pēc petrolijas lampas detaļas. Tā vismaz man liekas. Tas ir no petrolijas lampas. Romantiski sēdējuši. Beidzās vakars. Izmet petrolijas lampu. Pietiek. Tāds ir. Tur tā petrolijas lampas detaļa. Šeit blakus monēta. Domāju, tā cariskā laika ir 2 kapeikas. Kāds gads? Jānotīra. Es domāju, jābūt tā bērs. Ozols nokauts. Varbūt vēl būs. Šeit ir riktīgi grūti piekļūt. Tāpēc te nav izrakts. Smagāk, ka visu pie cepures klāt. Vai šis? Nu tā ir riktīgi vecs. Ko tu ar arklu vēl? Jā, tā ir Roboča Kristianskai, proletārieši. Šeit tas ir ariksa. Tas ir ariks jau. Nopietni sāka. Šeit tas riktīgi lapsa. Gan ķepiņš jau vesels aizmuguri vēl. To tu varēsi tagad pie šitās. Šeit pie cepures pielikt, jā. Pie cepures. Mēs tev piemontēsim, kamēr brauksim. Lādīte papriecasies kādu laiku. Es labo pie cepures pielikt. Jā, tā varat arī, jā. Pieliek un var pontoties. Nav kāda ēka liela bijusi. Kaut kāda būdava tur medniekā, ka tā ir. Tā, nobrukusi. Jāstās apkārt. Burķinu, kā atrada mūsu meitene. Tā jā, var arī kaut ko no tā laika vēl atrast. Šitā te sūdbe carlaika atslēga. Tu ņem, Vāc, ņem. Oho. Tad zem saknēm iegaļ, brīdz šeit kā palsatam, kad savu rukām jau šeit grib. Es redzēju, šitos tu droši vien atradi. Jā, to. Un ko tu vēlas? Viņam tam atslēga kaut Tas kas. te 2. Te atslēgā vēl kaut kas tur, kaut kā drāts vai kas bija klāt. 2 kopēciņi. 1885. gada. Pat ieraudzīja. Kur jau kabatā iebāz atslēgu? Tur agrim iedeva. Agrim. Viņš tās atslēgās, jo tur toreiz arī atrada tās 2 viduslaika, kas bija tās ar viņam atdeva. Nu, ka mēs tur Jā. Nu, rociņas jāpieliek. Bet ļoti saudzīgs, ja šitas toši nebūs. karsti iedzert. Nav šitas ir manās acīs numur 1. Redz, ka tas arklis ir šitā, viņš acīm redzot arklis un priekšā ripulīca. Jā, так, ну как, радость в тот момент, когда находишь. Ja ķēra dami. Mūsu Пятерку vēl nezinām, bet liekas, ka tas var stučkas šitā armija varētu būt cīnījusies pēc kārtas ir, vai? Nu, pēc tam patroniem jau spriež čaulam, kas bija. Stučkiets kaut kāds 19. gadā. Bet kaut kādi ārzemnieki čauls, ne? Nē, tie bija... Nu, labrīt, labrīt. Mūsu kolēģis Āgars atrada tādu gabuļus, viņa pats vai saka, tas pēc sudraba. Bet to mēs to apstīsimies, jā. Te ir ūdens, jā. Te ir svari, nosvērsim viņu. Un būs mums rezultāts. Nu, tiksim pie svāra to īt. 10,73. Tagad es no mājas cenītas matu dabūjas. Iesīšu. Tad mēs nosvērsim, zināsim kā. Nu, skatīsimies, kas te ir. 1,26. Nu, šāds rezultāts sanāca. Ir sudrabs? Nē, nav. Tas nav sudrabs. Jābūt ir 9,5. Nu, ja viņš būs kaut kāda 8,9 vai 9,1, jā, šis mazliet pietrūkst, kaut kas ir cits. Diemžēl nevar iepriecināt. Nu ko, pirmās dienas noslēgumā parādīšu viens sauc grīviešu ēdienu. Ja visa Latvija
teiksim, katram vecim ir sava īpašā šašliku marinēšanas tā recepte, ja, ko viņš lepojās. Tad katram savs grīvs nama tēvam vai nama māte ir reņģu marinēšanas recepte, ja. Kā es smējos, ja, teiksim, Liepājas pusē tā menciņa, ja, UNESCO aizsargāta, ja, kultūras mantojums. Nu, mans ieteikums, ja, vai, nu, kā lai saka, izskatīt var sauc grīviešu šo ideju. Ja, šito arī jātais kā UNESCO mantojumu, ja, šīs marinētās reņģis, ja. Teiksim, viņas ir gatavs, ja, ja to gaļīti pēc marinādes tomēr uz to grivu, ja, pamoku vēl bišķi, ja, tad šo var mocīt, var nemocīt, ja, un īsti, teiksim, tie veči, kad viņi atnāca no jūras, ja, tur nosaluši, ja, pil zābaku ūdens, ja, noguruši to tīklu, ja, ķekselēt ārā. Vai piedod man zvejnieki, ja es neesmu zvejnieks. Nu, tad viņam bija šitā pirmā lieta droši vien, ko viņš ieņēma. Nu, godīgi sakot, gan jau večiem bija arī pustops tur blakus, ja. Šī reņģīte viņa ideāli sapas ar šnabi, ja, es domāju, pirmām kārtām, ja. Jo, nu, viņa marināda, ja, tā kā saka, iedzer glāzīt šito uzkošu, ja, un, nu, man viņa normāli sadarēja ar alu, ja, bet īstenībā viņa arī tāpat var ēst to bez tiem grādīgajiem, ja, nu, ko es pateikšu, ar ko viņi varētu nesadarēt, ja, nu, tie cilvēki, kas, teiksim, tur grib cigāru lūpu kaktiņā, ja, un malkot franču konjaku, ja, tad šī reņģīte viņam pačukstēs, ja, kad tas ir tautas ēdiens, ja, tas ir tautas ēdiens. Kā viņi vīlē, ja, mēģināšu pacelt, ja, un, nu, es nevaru vienu roku ēst un tā, ja. Nu, viņi arī var ēst kā maizīt, ja, te galvas nav, ķīdas nav, bet pārējais viss ir, ja, no galva viņi kos nost, ja, kā maizīt un tur normāli tā asaciņa viņa jau ir izšķīdusi, ja, tajā marinādē. Nu, tam, kam negribās, ja, tur psiholoģiskā robeža, ja, tad ar zobiem sāku šitajā pusē, un tad velk tā, ja, tā kā kokam mīza nost uz to pusi, tā asaciņa paliks iekšā, ja, nu, viena pusi nomoka, otra pusi. Nu, es abas variantus izmēģināju gan ar asakām, gan bez asakām. Nu, ja es to ierakstu, ja, tad jau pagājis jau kāds brītiņš, tad jau nekas nenotiek. Sīpoli vienkārši unikāli, ja? Tos sīpolus tur var piekost, ja? Atsevišķi, ja? Viņi ir ļoti, jā, teiksim, garšīgi. Nu, es nezinu, varbūt, teiksim, kas to zivi īpaši necien, nu, viņam ir tā zivs, tā smarža, ja? Nu, tad tiem varbūt, ka nederēs, ja? Bet, nu, veču kompānijā, ja? Pie tā mēriņa, ja? Nu, ideāli, ja? Tas man ir ciemkukuls, nu, droši vien, ka es viņu bez mēriņa te nomocīšu, ja? Nolocīšu drīzāk, ja? Jo man viņi garšo, ja? Es pirmoreiz mūžā ēdu tādu lietu, bija starā, ja? Kā saka. Tā kā, ja kādam dzīvo draugi, ja, vai radi, ja, tad palūdziet, lai jums uzstājas. Ja. Tas ir tāds kompānijas ēdiens, ja, un tā kā vistiņa, ja, tikai jābūt tam dvielītim papīri, ja, viņi rulē iekšā, ja, dakšiņu nāzu nevajag. Nu ko, cerams, jums šī informācija kādreiz noderēs, ja, un otrā daļa, viņi ir stingri aizraujošāk, ja? Par pirmo daļu, ja? Nu, pirmajā nav nevainas, ja? Bet otrā daļa tas ir vienkārši kosmos, ja? Nu, tur es atkal pielikšu kaut kādu gan jau kadru klāt, ja? Vai jums ir tā interese? Viņi ir tāds, tur mēs dodamies uz salu purva vidū, ja?
apkārt viss tāds, zini, līdz ar zābakiem tas ūdens. Un mums vietējais mednieks, jāzina, līdzi ir ar šo, bis, jā. Tāpēc, ka tas ir tāds lāču midzens, jā, tad tu, teiksim, jā, vajag to. Tur vajag pīpināt, jā, ka brauca kvadru un vajag to bisu tomēr līdzi, jā. Un ir tāda filma особенности русской охоты, jā. Tie, kam viņi patīk, jā, tad šī daļa mēs kaut kur likāmies līdzīgi. Nu ko, ar to tā ir beidzam un tad gaidam otro daļu.